Sveicināti, dargie draugi! Jā, cik nozīmīga priekš Dieva ir šī mūsu grēku nožēlas lūgšana. Gribu izstāstīt vienu liecību. Man uzaicināja vienā garīgā darbā aizvest bībelītes no punkta A uz citiem punktiem, īsāk sakot, izdalīt. Un mums tur bija tās bībelītes, kad 500 kg apmēram tā varētu būt. Divas paletes, daudziņas katrā gadījumā bija. Mans uzdevums bija kā šoferim vienkārši viņas aizvest. Tāpēc es rēķinājos ar vienu dienu. Kā jūs sapratīsiet, es nenodarbojos tikai ar garīgo darbu, nodarbojos arī ar laicīgo darbu. Laicīgais darbs, kurš nezina, tas ir, kad es kaut ko vēl daru, izņemot garīgo darbu patreizām. Halleluja, ceru, ka tas varbūt mainīsies kādreiz, bet patreizām, kamēr tas nemainās, man ir vēl laicīgais darbs. Laicīgais darbs ir saistīts ar klientiem, ar klientu apkalpošanu, halleluja, slava Dievam, un ar grafiku veidošanu. Un katrā gadījumā klienti zvana, es pieņemu viņu pasūtījumus, veidoju grafiku, pēc tam dodos pie viņiem, īsāk sakot, un piepildu viņu vēlmes, lai viņi būtu apmierināti un priecīgi, un lai viņi būtu svētlaimes stāvoklī katrā gadījumā tādā veidā. Bet Dievs no augšas jau visu redzēja, viņš jau bija izplānojis, bišķi savādāk nekā es, man plūsma iet vienkārši, ar tiem laicīgiem darbiem, paralēli Dievs ar saviem darbiem, bet man vienmēr Dieva darbs ir numur 1, un tādā veidā. Bet, ne par to iet runa iet par to, cik svarīgi Dievam ir šī grēka nožēlas lūgšana, un es vienkārši to ieraudzīju, gribu padalīties ar jums. Katrā gadījumā es tur biju sarunājis norvēģus vienus, kurus sestdien vakarā vajadzēs paņemt 11. un aizvest viņus uz viesnīcu. Plus es vēl dažiem klientiem, vienam klientam atteicu. Tāpēc, ka es domāju, ka viņam vajadzēja 12. Viņš man prasīja 12. Viņš gribēja, lai viņu iepriecina. Es teicu, ka nekas nesanāks, jo Norvēģija, es saku, ir priekšā Norvēģu grupa. Tādā veidā. Līdz ar to es to arī, tas džeks tam tika atteikts. Un mēs piekdienas rītā agri braucam, vadāt bībelītes. Bībelītes tagad izvadājam. Un man tāda doma arī iešaujās galvā, vai moška paliekam, ja tur bija kā labi apstākļi, kur palikt. Un es domāju, ko mēs tur dzīsimies, kā vēls jau, kā atpūtīsimies mierīgi un tādā veidā. Un no rīta mums bija jābrauc uz pansionātiem, veco ļaužu pansionāti, jo tur mēs izdalījām bībeles garīdzniekiem, iedevām garīdzniekiem bībeles un čāvi, īsāk sakot. Šeit vēl bija ieplānots veco ļaužu pansionāti. Mēs tagad maucam no rīta, pamodušies normāli, minam, nesteidzīgi, jo steigties jau jūs saprotiet īpaši nav, kur viss darbība vakarā. Un te pēkšņi ārzem numurs zvana. Norvēģi. Viņi saka, čau, kur tu esi? Un es saprotu, ka tagad ir 11 bez 5. Un es esmu sajaucis lidmašīnu. Man likās, ka vakarā. Viņi ir klāt. No rīta. Jums jāsaprot ir viena lieta. Es šajā sfērā jau strādāju 8 gadi. Man nekad nav bijusi viena kļūda. Man kaut kādīgi Dievs ir devis tādu dotību, kad es vienmēr esmu ļoti precīzi visur tur, kur vajag. Un nekad neko neaizmirstu, to, ko nevajag. Halleluja. Un šajā gadījumā es biju tos norvēģus vienkārši pilnīgi nesakarīgi pierakstījis uz vakaru. Kaut gan viņi bija no rīta. Un līdz ar to es vēl palaidu to klientus, ko es arī vēl varēju nopelnīt. Labi, tiem norvēģiem es tiku galā, es viņiem atvainojos tur. Norvēģi, protams, bija diezgan neapmierināti, bet man vēl tur starpnieks pa vidu vēl bija ar savu mājaslapu, kurš bija nobijies, ka viņam sliktu atsauksmi ieliks pa visu darbību. Bet, viss bija kārtībā, es Norvēģiem normāli parunāju, Dievs viņu sirdis izlīdzināja. Vienīgais moments pazaudēja naudu, katrā gadījumā, par šiem 2 variantiem. Un man garastāvoklis sabojājās, kā jūs saprotiet, braucot uz turieni, uz tām visām, uz tiem veco ļaužu pansionātiem. Pēc tā notikuma.
Bet es teicu Dievam, Dievs atjauno mani. Es saprotu, ka es ar tādu garastāvokli nevienam neko nepalīdzēšu tur, kur mēs tagad braucam. Un es vispār neesmu tā īpaši veco ļaužu pansionātā bijis, un es nezinu, kā tur vajag darboties un kāds tur stils ir. Katrā gadījumā mēs aizbraucām uz turienu, un Dievs sāka darboties. Mēs paņēmām vienu vīru, viņam saldējums garšo un aizdām viņu uz veikalu, lai nopirktu viņam saldējumu, pie reiz pavizinātu viņu ar Mercedes, īsāk sakot. Un kamēr viņi tur nodarbojās ar tiem saldējumu, pirkšanas lietām vēl kaut ko, man bija megafons tur mašīnā līdzi. Un es pēkšņi redzu, ka man priekšā man stāv 3 milzīgas, pat 4, kaut kādas 4 stāvo ķieģeļu mājas. Tā ir visa pilsēta, kas sastāv no 4 ķieģeļu mājām tieši man pretī. Par manīm krīt Dieva gars, es ņem to megafonu un vienkārši sludinu. Un tāda kvalitāte, es saprotu, bija tik brīnišķīga kvalitāte, viss skanēja ar atbalstu, bija tik, kad pats Dievs būtu runājis, kā tas viss notika tur. Un tad, kad es tur biju to, ko jāsaka, pateicis, tie bija saldējumi jau nopirkuši un apēduši, mēs iekāpām mašīnā, braucām slavēt Dievu uz to pansionātu tur. Un tad, kad mēs atbraucām un sākām slavēt Dievu, tādas vecas tantiņas bija tādas, uz ratiņiem tur sēdēja, un viņi saka, vai kas tur runā? Viņas tāds puskurlas, īpaši neko nedzird, kad viņām tā runā, bet, kad viņām runājām tā, viņi saka, kas tur tā runāja, pa visu ciematu varēja dzirdēt. Tas nozīmē, ka tās mājas bija tur, un tās tantiņas bija aiz ciemata. Tas nozīmē, ka es runāju uz to ciematu, izgāja cauri ciematam skaņas un nonāca pie tantiņām vēl, un viņas pat dzirdēja. Jūs iedomājaties, kā tie tur dzirdēja to visu. Gala rezultātā tur arī bija brīnišķīgs brālis viens, kas slavēja Dievu, un caur viņu tā izlīja Dieva mīlestība uz tām tantiņām, uz visiem pārējiem katrā gadījumā. Un pēc tam mēs braucām jau tikai divatā to brāli, braucām uz vienu citu pansionātu. Mēs atbraucām, tas pansionāts bija pie Tukuma, un viņš bija paliels, diezgan liels pansionāts, krietni lielāks nekā tas veco ļaužu pansionāts, un tur bija diezgan daudz ārā, bija labs laiks, un bija diezgan daudz ārā šo cilvēku, uz ratiņiem, protams, visi viņi tur bija. Un es kaut kādīgi, zinu, kā piegāju pie viena, kas stāv pieturā, un viņš uzreizām pieņēma Jēzus Kristu kā savu glābēju. Tas mans otrs brālis teica, lai es viņu filmēju. Es tur slēpto kameru gāju, viņu filmēju. Viņš bija paņēmis traktātu, kur bija uzrakstīta, kā vajag pievest cilvēku pie Jēzus. Viņš ar to traktātu tur gāja pie tām tantiņām, kaut ko mēģināja viņus pievest pie Kristus, bet tantiņas tur slēdz atpakaļ gaitā, īsāk sakot, un mauca prom no tā brāļa. Un tas tā tur gāja. Un tad tas brālis piegāja pie tur, kur visi sēdēja. Tur bija daudz kā 10 cilvēkiem. Un viņš viņām runāja ar tām tantiņām, ar tiem veciem vīriem, un es pēkšņi jūtu, par manīm nolaižās Dieva gars spēcīgi. Un es saku, kurš ir gatavs atsaukties Jēzum? Es arī nemāku precīzi atskaņot, tas bija jau laiciņu atpakaļ, un plus, ka Dieva gars nāk, es nemāku to detalizēt jums izstāstīt tagad, ka viņš ir aizgājis. Katrā gadījumā bija aicinājums atsaukties Jēzum Kristum. Un iedomājies, teica, kas var pacelt rokas, celiet, kas ir pieņemt Jēzus Kristu, atsaukties viņam, un lai Jēzus kļūst par jūsu kungu un jūsu glābēju. Cilvēki cēla rokas, citi teica, ka viņi nevar pacelt, ka viņam tur skrūva iekšā vai kaut kas vēl noticis ir. Un katrā gadījumā mēs visi lūdzam šo lūgšanu. Un šie cilvēki lūdza šo grēku nožēlas lūgšanu. Un beigās bija iespēja viņiem lūgt arī Dievu, un pēc tam teica, lai nāk viņiem aizlūdz, ka vienam tur rokas sāp, otram tur vēl kaut kas bija, trešam bija celīs kaut kāds mehānisms iekšā, veci cilvēki, viņiem visiem kaut kas bija. Pa viņiem varēja visiem aizlūgt, iedot viņiem vēl bībelītes, un tad mēs braucām atpakaļ. Es sapratu, cik Dievam tas ir vērtīgi, ka viņš jau redzēja no tālienes, viņš zināja, ja es nofiksēšu to, ka tas pasūtījums ir no rīta, es jau nebūtu teicis paliekam pa nakti. Un mēs būtu malkuši atpakaļ, līdz ar to mēs nebūtu aizskāruši šos pansionātus vienkārši. Un Dievs redzēja to, un iedomājies, viņš jau no tālienes to redzēja, ka es jau plānoju visu, ka es jau pat nezināju visu, viņš jau tad sajauca man prātu, īsāk sakot, saprotiet, tā, kad noņēma man nost tos visus pasūtījumus. Tie, kas man tie klienti bija.
Un tad, kad es atbraucu uz Rīgu, es saku, Dievs, bāc, diezgan daudz naudas pazaudēju, es saku, man varētu kompensēt, es saku, to visu, es saku, tomēr, es saku, es jau izdarīju tavu darbu. Es saku, bet man jau arī kaut kādīgi, jādzīvo, protams, ir jāmaksā kaut kas. Nedomājieties, un bija viens zvans uzreizām, principā, kad es atbraucu uz Rīgu, kā es paliku brīvs, bija zvans, kur es nopelnīju gandrīz uz pusi vairāk. Jā, gandrīz uz pusi vairāk es nopelnīju ļoti īsā darījumā, īsāk sakot, tieši tādā pašā vieniem citiem klientiem. Dievs momentāli atmaksāja, īsāk sakot to, bet es redzēju, cik viņam tas ir svarīgi, lai mēs atsaucamies Jēzum Kristum. Tas ir brīnišķīgi, un varbūt tas arī jūs, kas tagad gribat atsaukties Jēzum Kristum, mēs varam lūgt, lai Jēzus ienāk jūsu sirdī un kļūst par jūsu kungu un glābēju. Halleluja! Ja tu to gribi, vienkārši atkārto. Mīļais Jēzu, es tev ticu, ka tu esi kungs un ķēniņš. Un es tevi lūdzu, piedod manus grēkus, ienāc manā sirdī un kļūsti par manu kungu un glābēju. Āmen. Un tagad zini, tu piederi Dievam. Viss ir atkarīgs no tā, cik tu ātriem soļiem tuvosies pie viņa. Jo Dievs ir tevī. Svarīgi, vai mēs ejam kopā ar viņu. Un tas ir forši. Es saku, tā iešana kopā Jēzu forši. Lasīt bībelīti, klausīties kaut kādu kristīgu worshipu, būt kopā sadraudzībā ar kristiešiem. Tā kā lai Dievs jūs svētī. Visu labu!